Oh my God! Rūķis! Oh, wow! Un tā parasti šeit braucot iekšā rūķu mežā jāsasveicinās ar rūķīti, kurš kokā sēž. Pamanījāt? Iepazīsimies. Jā. Es esmu Rūķīša māmiņa. Bet kāda tevi lūdzu sauc? Klaus! Klaus? Jā. Īsteni feins vārds. Nu, par rūķu modei šitāds, vai ne? Jā. Labdien! Labdien! Ļoti patīkami. Kā tevi lūdzu? Arta! Arta! Oi, Artiņ, tu tak zini, ka tu esi Tērvets rūķu radiniece, vai nezini? Ko? Klausies, rūķi ir radoši, mazi cilvēciņi, kas dzīvo dabā. Pārtiek no tā, ko daba dāvā cilvēkam. Tik daudz tu esi Tērvets rūķīšiem radinieci, zini kādēļ? Nē. Jo tavā vārdiņā ir burtiņš R. Jā. Ir, nu tā tad viss kārtībā. Pirmajā rakstīts rūķis, un otrajā ciems. Ienākot rūķu ciemā, pirmie rūķi ir pazemes rūķīši. Un šī ir gan lelīte, bet lai jūs stādītos priekšā, cik viņa liela, te redziet, sprīdi gari apmēram. Tur var redzēt rūķis nes lielo zelta lādi. Vai jūs zinat, kur to zelta rūķi glabā? Nē. Nē. Nu, pēc lietus, ko te redz debesīs? Kas ir? Varavīksne. Varavīksne. Vai kādi mālaiči jūs zinat visu? Tur, kur sākas varavīksne, pļaviņā viens gals un otrs gals tur, kur beidzās, tās ir tieši tās vietiņas, kur Tērvets rūķīši glabā savu zeltu. Šeit ir zelta iekšā. Kas stāda mežā zīles? Kā to putniņu sauc? Kādi koki izaug? Nē, kādi koki izaug no zīlēm? Nu, viss stiprākais. Ozols. Nu, re, kāds tu malacis, esi ļoti pareizi ozols. Un šajā kokā dzīvo sīlis, meža dārznieks. Un arī izskatās, ka zirnekļi. Nu, zirneklīši tie jau visur ir. Šeit taču ir dabas parks, mežs. Aha, jo kā sīlis lido, kā viņš stāda, viņš paņem zīli knābi un laižās pa mežu, ierauga pelīte saliņu, tā kā šeit, paskaties, redzi pelīte saliņa, un tur viņš iemet zīli iekšā, un tad ar kājām tā pakarpagā zemīti un aizdrušina ciet, un paiet gadi, un tajā vietiņā izaug kāds koks, ozols. Lāsurieks, mēs nākam meža rūķu sētā. Paga, panāk šurp. No zemes līdz taviem ceļiem. Tie ir meža rūķi, vislielākie rūķi Tērvetē. Jo bērni, kas te apkārt ir? Kas te apkārt? Mežs. Un kas tie lielie tādi ir? Koki. Koki. Un kā tos kokus sauc? Lazdas. No. Atnākam šeit pie tā. Saliekam rociņas apkārt. Pataustam. Kā jūs domājat, kas tas ir? Kā kokus var pazīt? Pēc stumbra un pēc galotnes, pēc lapām, jā? Egla vai arī priede? Jā. Tā ir priede, viņai garas skujas, eglītei mazas. Jā, un tie ir priedes, tieši šīs priedes čiekuriņi. Kā ezīši, jā? Ir kā ezīši? Jā. Šeit čiekuriņam iekšā bija mazas sēkliņas. Un tad vienā vējainā dienā, bet siltā dienā, vējš pūta un sēkliņas aizlaidās prom no čiekuriņa. Sēkliņas iesējās mežā un pēc gadiem izaugs atkal kāda koki. Kā sauc šo koku? Priede. Un kāda priede ir raksturojama? Kāda viņa ir? Augsta, stauta. Un lai jums viss, kas izdotos, es jums uzdāvināšu dāvaniņu, veiksmes čiekuriņu, ja? Šīs klāviņi būs tavs. Pagriezies, lūdzu, ja? Tas būs tavs veiksmes čiekuriņš. Redzi, kādā viņš skaistā diedziņā ir? Jā. Nu, lūdzu, tas būs tavs. Un pagaid mana rūķu buča, lai viņš nesta tev veiksmīti. Ieliem pirtiņā. Ieliem atver durtiņas vaļā. Nu, droši stipri velc vaļā. Nu, un paskaties, vai tā
krāsnes. Lien iekšā, riktīgi, ielien iekšā. Lien iekšā, lien. Uz celīšiem, jo rūķīši, mēs izmērījām, cik meža rūķi bija tev līdz ceļiem. Nu, tā patausti tos akmeņus, viņi silti vai austi. Pa nedēļu ir atdzisuši vai nav? Jo katru sestdienas vakaru rūķi kurina savu pirtiņu un iet mazgāties. Ziniet, ka Latvijā aug unikālākā sēne. Tie ir zemes tauki. Un redzi, pasties, kā viņa aug? Pastieties, redziet šeit. Oliņa. Tā kā oliņa, jā, tie ir zemes tauki, tā viņš aug. Tā ir ļoti, ļoti veselīga sēne. Viņu var ēsti gandrīz, nesaspiet tikai, jā, gan svaigu, gan uzlējumu. Tas nedrīkst ēst. Bet šo te var tie zemes tauki. Oļē, riktīgs rūķu pagrabs. Mācies pie rūķa pagrabā! Jā, apskaties meža rūķīši, jā? Jā, un šitā ir namdara sēta, jā. Nezināms, bet dūceklīts, jā. Tātad divs caurums. Ak, Dievs. Ar abām rokām varēja ņemt. Un kā dūts, paklausies ar austīm. Jā, kur tu mēs? Papiņa dāvana. Vienā mizu un otrā sagriet. Kā viņš uzdo mīklu? Kā viņu uzdo? Tas ir boks, četstūrains ar lapām. Es tā domāju. Nu, Tas būs daudz? Grāmatā. jā. Mārtiņa samīļojumus. Mēs tev gaidīšu kā citu reizēm. Labi, mīlīt. Ja? Ar to rūķu sveicināšanos tu neiemācīji? Vai, nebija laika nemaz. No austrumiem uz rietumiem, no rietumiem uz austrumiem un kārtīgi saulīt degungalu. Tas uz saredzēšanos. Cik forši rūķi. Kā man patīk rūķi zemē. Zemē, zemē.